Sveicināti! Virtveikalos bieži var ieraudzīt 3 ļoti līdzīgus cinka aerosolus. Izskatās tiešām baigi līdzīgi. Vienam rakstīts Cink Perfect, otram gaišais cinks un trešais gaišais cinks Perfect. Kā var saprast, kuru izvēlēties un ar ko viņi atšķirās? Es gribu veikt krāsu salīdzinājumu, tāpēc man ir jāizgatavo pilnīgi identiskus paraugus. Paņēmu veco sarusējušu metāla loksni un ar birsti un leņķa slipmašīnu mazliet patīrīju rūsu. Tad sadalīju loksni uz 2 pusēm un vienu daļu notīrīju no rūsas pilnībā. Izmantoju šādu caurredzamo lapiņu slīpdisku. To daļu, kur palika rūsa, es apstrādāju ar tādu speciālu rūsas pārveidotāju. Rūsas pārveidotājs ir videi draudzīgs, uz dispersijas bāzes veidots līdzeklis, kas droši aptur korozijas procesu uz metāla virsmām. Tas reaģē ar rūsu, pārvēršot to par neaktīvu aizsargkārtu, kuru var pārkrāsot jau pēc 3 stundām. Produkts ir ērti lietojams, nav jānoskalo un ir sadarīgs ar lielāko daļu krāsu un laku sistēmu. Kāpēc vispār izmantot cinku kā aizsargslāni? Cinks oksidēs un veido tādu aizsargkārtu, kas pasarga metālu zem tā. Cinka Aerosols Perfect. Tas ir visjaudīgākais un efektīvākais risinājums no visiem pieejamajiem variantiem. Tam ir maksimāli augsts cinka saturs, kas nodrošina izcilu pretkorozijas aizsardzību. Šis produkts veido visbiezāko pārklājumu slāni un par spīti tam nožūst visātrāk. Lieliski piemērots, ja detaļa jākrāso no jauna vai nepieciešama ilgtermiņa aizsardzība. Mani mazliet pārsteidza, ka tas cinka slānis izskatās tāds nedaudz tumšāks nekā ierasta krāsa, kā nokrasots cinka detaļas. Piemēram, kaut kādi ceļa zīmju stabi. Es vēlāk parādīšu salīdzinājumu ar citiem cinkiem, un tad jūs redzēsiet to krāsu atšķirību. Papildus ir pieejami vēl 2 gaišā cinka varianti – standarta un perfekt. Abi paredzēti, lai atjaunotu jau iepriekš cinkotu vai krāsotu virsmu. Galvenā atšķirība – perfekt versijā ir augstāks cinka saturs, kas veido blīvāku un izturīgāku slāni. Tā rezultātā tas nodrošina labāku aizsardzību pret koroziju, taču arī cena ir attiecīgi nedaudz augstāka. Tātad cinka aerosols, kurš rakstīts Cink Perfect, viņš ir paredzēts virsmas krāsošanai. Bet aerosols, kurš saucas gaišais cinks, viņš vairāk domāts tā kā atjaunošanai un tā kā atsvaidzināšanai. Un vēl šo parasto cinka aerosolu var izmantot tikai teraudam vai galvanizētam teraudam. Bet gaišo cinku var izmantot gan teraudam, gan plasmasai, gan krāsainiem metāliem. Šeit var ļoti labi redzēt, kā atšķirās parastais cinks no gaišiem cinkiem. Un tas tumšais parastais cinks dod maksimālu aizsardzību, bet gaišie tas ir, lai piekrasot vai atjaunot virsmu. Ir situācijas, kad aerosols nav piemērotākais risinājums, un daudz efektīvāk ir izmantot šķidru krāsu, kas uzklājamā rotu vai rullīti. Šādos gadījumos jāizmanto cinks 300. Tā ir augstas cinka koncentrācijas krāsa, kas nodrošina ilgtermiņa aizsardzību pret koroziju. Šī krāsa ir īpaši piemērota lielākām konstrukcijām, rūpnieciskai lietošanai vai vietās, kur nepieciešams uzklāt biezu un noturīgu aizsargslāni. Es negaidīju, ka šī krāsa būs tik ļoti bieza, bet neskatoties uz to, viņa žūst ļoti ātri. Vēl ir situācijas, kad iekārta ir uztaisīta no nerosējuša terauda, un ir veikts kaut kāds neliels remonts, bet tā iekārta viņa jau ir uzstādīta, viņu nevar noņemt un tur kaut kā pūlēt. Un tāpēc ir tāds nerosējuša terauda aerosols, kurš domāts kaut kādam sīkam remontam, kad vajag kaut kādu vai šuviņu vai kaut ko aizkrasot.
Dekoratīvs aerosols ar nerūsējošā tērauda efektu, kas uzklāj vienmērīgu un izturīgu aizsargkārtu. Tas satur alkīda akrilāta sveķus un metāliskas daļiņas, kas piešķir virsmai tēraudam līdzīgu izskatu. Pārklājums ātri žūst, labi pieķeras un aizsargā virsmu no mitruma un ārējās iedarbības. Bet, ja ir plānots kaut kādu tērauda konstrukciju nokrasot, nevis pārklāt ar cinku, tad sākumā viņu vajag nogruntēt, lai būtu krāsai maksimāla sacerē un lai zem krāsas tas metāls nekādīgi tur nerusētu. Sākumā jāparklāj ar grunti, un ir divi veidi. Tas ir epoksīda grunts. Viens ir tāds tumši sarkans, un otrs ir sudraba krāsa. Epoksīda grunts ar augstu saķeri ar tēraudu, alumīniju, cinkotām virsmām un veciem pārklājumiem. Satur samazinātu šķīdinātāju daudzumu. Žūst 10 līdz 15 minūtes. Temperatūras izturība līdz 80 grādiem pēc Celsija. Pieejama 400 ml aerosola iepakojumā gaiši pelēkā un sarkanbrūnā krāsā. Visi šie līdzekļi sargā metālu no rūsas, katrs citādāk. Izvēlies to, kas der krāsošanai, labošanai vai izskatam.